6. oktobrī jaunā Talsu slimnīca, mūsu slimnīcas filiāle, ir tātad uzsākusi jau savu medicīnisko darbību. Mēs tur iekšā jau ir slimnieki, ir pacienti, ir ārsti, tā kā process ir noslēdzies, vēl tikai jābeidz tiesāšanās par būvniecību. Un šajā sakarā par Talsiem es gribu vēl vienreiz pasvītrot, ka 2009. gadā tika pieņemts lēmums, ka Talsu slimnīca no lokālas pārtok par aprūpes slimnīcu. Citiem vārdiem tas kā pansionāts. Un lielākai daļai no mediķu tika uzteikts darbs. Un tajā brīdī mēs viņus, tā teikt, paņēmām pie sevis. Jā. Labi, šodien pietiks. Lūdzu, kādi jautājumi? Man ir jautājums par Vēstules tehnikumu, kas tur īsti šobrīd notiek, lai es saprotu, tā viņi neiekļaujas termiņos būvnieki un kā laikam lūgs pagarinājumu tam termiņam. Un tas jautājums ir, vai netiek apdraudēta naudas saņemšana, būs jāatmaksā Eiropai kaut kas. Nē, tur ir tāds tas stāsts. Tad ir noticis būvniecības iepirkums, kur vajadzēja tik tiešām pabeigt būvniecību kā objekta būvi, bet tas nenozīmē, ka vēl gatava mācību iestāde, bet kā būvi. 30. septembrī. Un Pīlēna būvniecības firma šo saistību nav izpildījusi. Viņiem ir argumenti, kāpēc tas tā nav izdevies viņiem, bet viņiem šie argumenti ir jāpierāda kā attaisnojoši pasūtītājiem un Izglītības zinātnes ministrijai. Tur ir tāda aģentūra. Ja viņi pierāda un tā Izglītības zinātnes ministrija piekrīt, tad var dabūt būvniecības termiņa pagarinājumu. Ja dabūna oficiāli būvniecības termiņa pagarinājumu, bet viņam jābūt ir tik pamatotam, lai arī Eiropas komisijas pārbaude atzītu, ka termiņš pagarinājumi ir bijis pamatots. Jo tas ir saistīts ar iepirkumu. Ja jūs pagarināt nepamatoti, tādā gadījumā var daļu no naudas Eiropas Savienības zaudēt. Un tad valstī tas jāmaksā no valsts budžeta. Daļu tikai zaudēt? Daļu. Jā, ne visu. Lūk, un tad šobrīd norit jautājums, norit sarunas par to, tad būs pagarinājums, būs uz cik. Lūk, tad, kad arī pagarinājuma laiks ir beidzies, viņš var būt mēnesis, pusotru, 2. Un ja tad nav nodots, tad atbilstoši līgumam būvniekam, Pīlēna būvfirmai ir jāmaksā soda nauda par laikā nenodot objektu, ja nemaldos 11,000 eiro mēnesi, dienā. 11,000 eiro dienā. Ja tā nauda netiek iekasēta no Pīlēna būvfirmas, tad atkal var daļu no Eiropas naudas Eiropas komisija atņemt, jo līgums paredz, ka jāiekasē, ja jūs neiekasē, un tad atkal tiek sodīta Latvija ar kaut kādu summu. Tas var būt 40% no visām izmaksām. Ja? No 40% tas ir gana daudz. Ja, vai to 20, piemēram, tas ir apmēram 3 miljoni eiro. Ja? Un tad jautājums, kas pieļauj tādu pārkāpumu. Ja? Tā kā man liekas, ka šobrīd būs tas pagarinājums, bet tas atkal, vai kā celtnieki to spēs pierādīt. Viņi tur viņiem ir ko saspringt, lai viņi varētu pierādīt, cik es zinu. Ja? Bet mēs skatāmies uz to lietu, beigās, ja tur mēnesi ātrāk vai vēlāk nodot, tas neko nemaina. Mācību gadu vidus ir. Viņiem ir iedota tehnikumam papildus 500 000 eiro mēbeļu iegādē, kas nebija paredzēts pietiekamā apjomā. Tā kā kamēr iekārtosies, kamēr šis un tas, varēs varbūt vienu otru pārvākties, varbūt mācību gada otrajā pusē uz to ēku, bet pilnā apjomā tad no 1. septembra. Bet viņi atpaliek nopietni. Jā, tur ir arī būvniecības kvalitātes jautājumi, cik es zinu, un tā. Mēs neesam pasūtītāji, mēs tikai tur palīdzam tehnikumam. Tā. Cik viņi atpaliek? Ir 2 mēneši, kā uzpras viņiem, cik viņi atpaliek. Es ar aci redzu, ka 2 mēnešos viņi nevar nodot. Tā es uzskatu. To, ko es redzu.
Bet, tagad jau... Tikai viņiem vai sākumā jau nebija citi apstākļi? Nē, tikai. Tur ir viss izrēķināts ārā. Tas ir tīri, kas būvniekam, jā, un tā. Tur... Un ko viņi min, kas ir pieejams, kāpēc? Tas ir sarežģīti pārāk izstāstīt. Daudz ir pieejams. Jautājiet tehniku. Es varu kļūdīties. Man tas uzskaitījums bija, bet tas bija celtnieku viedoklis. Faktiski pamatotais būs tikai tad, kad ministrija pateiks, jā, tas, jā. Tā. Bet vai šie termini nav kaut kādā ziņā tomēr? Kāpēc viņi ir tik mazi? Vai nebūtu loģiski, ja viņas iedot tos terminus kaut kāds lielāks? Nē, redzi, bija konkurss, un konkursā bija laiks. 30. septembris, un visiem varēja pieteikties, bet visi rēķinājās ar 30. septembri. Ja? Un līdz ar to visiem tas termiņš vienāds. Varbūt kāds nestartēja konkursā, jo uzskatīja, ka 30. septembris nav reāls, bet, teiksim, ir 30. decembris reāls. Un tagad pēkšņi viens startēja it kā uz 30. septembri, bet viņam nepamatoti pagarina līdz 30. decembrim. Tas vairs nav godīgs konkurss. Tāda tā lieta. Tur ir tas sāls. Tāpēc tagad neko mainīt nevar. Kaut kad, kad lika to konkursēja to būvniecību, tad noteikti varēja garāk to termiņu. Ja? Kāpēc viņi tādu termiņu ielika, man grūti pateikt. Liela būve, protams, jā. Bet viņi arī ļoti pagājušā gadā viņi ļoti slinki strādāja. Viņi strādāja ar mazām jaudām. Jā, tā kā es nedomāju, ka tie pasūtītāji kaut kāda vaina būtu. Te tīri būvnieks nelaikā iešūpojās. Kā paņem vienu objektu, otru, trešo, ceturto, nav jaudas. Latvijā tā deficīts būvnieki, tā viena daļa aizbrauc. Kad nav jau kas strādā. Kvalitatīvi pie tam. Šobrīd viņi būvē drīkst turpināt. Jā. Nav nekāda aizlieguma nekā. Bet, ja viņi nedabūna pagarinājumu, ir pagājušas 8 dienas, 8 reiz 11, 88,000. Faktiski, ja viņam uzsver to noturēt, tad viņi bankrota. Es jau nezinu, cik viņiem bieži tas taukuslānis. Nē, bet skaidrs, ka vēl mēnešiem tas būs, un tad tas nebūs 11 dienas, jā, tas būs... Es negribu zināt. Es tik zinu, piemēram, Talsu slimnīcā ostas celtniekam ir nopietnas problēmas. Jā, viņi tur nokavēja, viņiem tur uzskaitīts oho. Un šitai lietai tie celtnieki, diemžēl, nepievērš pienācīgu uzmanību. Tur ir precīzi viss jāfiksē. Tas, lai tu vari pēc tam nolikt un protams, pasūtītājiem tas jāatbalsta. Labi. Tie ar acis ārpusē var redzēt, ka beidzot arī kārtīgs. Labi iekārtojas vēl mēnesis un var sasalt viss. Jā. Bet tur ir kas kontrolē, bet tur kvalitātes es redzu. Fasādē es redzu jau tur aplūda tā ēka, tur salija tā ēka, tur nav labi. Liepājā vēl kā viņam vispār draugi izgāsties uz projektu. Jā? Jā. Es neesmu rakstījis pats, bet es vēl neesmu pagūlis uzrakstīt. Tur ir pīlēns, ja? Nē. Es vēl brīnījos, kāpēc nepīlēns. Laikam, jā. Man arī tik bija ievērsies tajā lietā. Vēsturi Liepainieki, Liepāja Rīdzenīgi. Jā. Tu, kad arī. Bet mēs jau ātrāk sākām. Mums ir fora. Tie pārējie, tos jau tas Čīles apturēja visu padarīšanu. Ja, tie vēlāk daudz sāk. Mēs jau var pa gadu vēlāk sākām. Ja nebūtu Čīles apturējis, būtu sākuši. Varbūt ne gadu ātrāk, bet kad 8-9 mēneši ātrāk būtu mazāk uztraukumu arī. Sagatavošanas darbi, cik es atceros, Ventspilī jau sākas vēl, kad nebija oficiālais stāsts. Jā, tāpēc arī. Tur kokus vajadzēja paņemt ārā, ko nedrīkst darīt. Tur bija tādi iemesli. Bet arī tie, teiksim, organizatoriski un administratīvi darbi. Jā, protams.